Un tautas mītām. Tas jau ir jūsu programmas lapiņās ierakstīts, bet man liekas, ir vērts atkal pievērst uzmanību tam, ka pēdējās 3 tautasties tika horeogrāfētas stundās, tos horeogrāfēja audzēkņi paši. Katru dziesmu un katru mazāko soli katra klase izvēlējās paši, sadarbojoties kā grupa. Tagad sekos 2 dziesmas. Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas un otrā divdūjiņas gaisā skrēja. Tur ir vērts pieminēt, ka puiši pašu iniciatīvā, viņi tās izvēlējās dziedāt. Viņi pieteicās šo karavīru dziesmu nodziedāt, gandrīz vai pat izlūdzās, un tagad mēs to klausīsimies.
tagad ir gaišs un saulains laiks, bet mēs visi labi zinām, ka tā vienmēr nav. Reizēm atnāk vētras un pērkons un tumši mākoņi, pelēki, melni mākoņi. Izjutīsim tagad šādas sajūtas uz dejas grīdas un cerēsim, ka tās neparādīsies debesīs. Jaunākās klases dejos 2 dejas. 2. klase sāks ar melno deju, un tai sekos 1. klases deja pērkoņdancis. Skatīsimies jaunākos un stāvtākos vidusskolas audzēkļus. No.
Vareni nodējotas dējas. Paldies pirmajai un otrajai klasē, īpaši pirmajai, ka šogad turās līdz ar skaļiem soļiem. Sekos tagad divas precību dziesmas. Pirmā precību dancis un otrā dzied ar mani, tautu meita. Oh
Thank you.